Kādu specialitāti izvēlēties, kur turpināt mācības? Šādi jautājumi aktuāli arī šopavasar. Ogres valsts tehnikums aicina apmeklēt atvērto durvju dienu 16. aprīlī 11. Ikvienam būs iespēja apmeklēt profesionālo prasmju darbnīcas. Ar vispārējo video izglītību gada laikā šeit var iegūt kvalifikāciju drēvnieks, konditors, lietvedis, galdnieks. Pusotrā gadā meža mašīnu operators, meža saimniecības vai elektronikas vai datorsistēmu tehniķis, interjeru noformētājs, multimediju dizaina speciālists vai vizuālās reklāmas noformētājs. Savukārt ar pamatizglītību mācoties 4 gadus Ogres valsts tehnikumā var iegūt kādu no 20 kvalifikācijām un apgūt profesijas, kas saistītas ar meža saimniecību un meža tehniku, datorzinātnēm un elektroniku, kokizstrādājumu izgatavošanu, turismu, viesmīlību un pārtikas ražošanu, dizainu un lietišķo mākslu, kā arī administratīvo darbu. Šeit pieejams arī Eiropas sociālā fonda finansētās izglītības programmas, un šajā gadījumā sekmīgie audzēkņi saņem arī Eiropas sociālo fonda mērķstipendiju līdz 113 eiro mēnesī. Dokumentus pieņem no 2014. gada 16. jūnija pašā tehnikumā, Ogrē, Meža prospektā 13. Izsmeļoša informācija par mācību procesu, sadzīvi, sporta un brīvā laika aktivitātēm atradīsiet Ogres valsts tehnikuma internetu mājaslapā. Un atgādinam, 16. aprīlī ir atvērto durvju diena. Nepalaidiet šo iespēju garām! Pavasars Latvijas Vēja galvaspilsētā Liepājā atnācis ar aktīvu rosību un gatavošanos jau nākamajam mācību gadam. Liepājas valsts tehnikumā notika informatīva diena, kuras gaitā bija iespēja tikties ar pasniedzējiem, tehnikuma audzēkņiem, uzzināt par prakses un nākamā darba iespējām izraudzītajā specialitātē. Šodien mums atkal ir tāda īpaša diena, kad mums skolas durvis ir atvērtas, var jebkurš interesants nākt pie mums un iepazīties ar tām izglītības programmām, kādas mēs piedāvājam uzsākot nākamo 2014. un 2015. mācību gadu. Šogad tā īpatnība ir mazliet savādāka, ka mēs esam lielu notikumu priekšvakarā, tādā mazākā formātā, saspiestākā, sazipotājs varētu pat teikt formātā, jo dotā brīdī notiek rekonstrukcijas darbs 2 mūsu galvenajos mācību korpusos, Ventspils ielā un Vānas ielā, un tādēļ uz šo te rekonstrukcijas laiku mēs esam atgriezušies šeit Liepājas būvniecības vidusskolas telpās, un arī šodien mēs šeit uzņemam mūsu ciemiņus, interesantus, kuri, cerēsim, ka līdz dienas beigām būs ļoti lielā un kuplā skaitā pie mums ieradušies, jo interese jau, vēl oficiāli mēs neesam šo dienu atklājuši, bet kā jau jūs redzat, tad interesanti ir diezgan daudz un cerams, ka tā arī būs līdz dienas beigām. Nākošajā mācību gadā tehnikums piedāvā uzsākt mācības veselās 18 izglītības programmās. Pakalpojumu un turisma nodaļā 3 vai 4 gados pēc pamatskolas var kļūt par viesmīlības veidināšanas pakalpojumu speciālistu, konditoru, pavāru, tērpa stila speciālistu, loģistikas komercpakalpojumu vai finanšu darbinieku. Būvniecības un tehniskajā nodaļā par automehāniķi, elektromehāniķi, mehatronisko vai datorsistēmu tehniķi, galdnieku, apdares darbu tehniķi, atslēdznieku, metinātāju vai inženierkomunikāciju montētāju. Eiropas sociālā fonda finansētajās programmās par drēvnieku, klientu apkalpošanas speciālistu, automehāniķi vai mehatronisku sistēmu tehniķi. Tehnikums piedāvā šogad veselas 18 specialitātes, tad nemaz nav tik vienkārši jauniešiem izvēlēties īsto. Un, lai to varētu veiksmīgi izdarīt, tad mēs mēģinam parādīt, kā tas viss izskatās, un arī aicinām padarboties līdzi, lai saprastu, vai tas kādam der vai neder, vai ir jāizvēlās kaut kas cits. Ņemot vērā to, ka lieldienas ir tik tuvu, tad mēs mēģinājām uzbūrt arī tādu lieldienu noskaņu, un to mums palīdzēja izdarīt pavāru specialitātes audzēkņi, kas piedāvāja krāsot olas dabīgās krāsvielās. Turpat blakus savukārt mūsu galdnieku puiši piedāvā izvirpot pašam savu koku olu, kas noderēs mūžīgi mūžos katram.
Tad citos kabinetos varēja piedalīties spēlēs un viktorīnās, pārbaudīt savu zināšanas, bet viss tas bija ļoti interesantā, saistošā formā. Kaut gan visur varēja just arī konkrētās specialitātes specifiku. Un tā darbojās gan drēbnieki, gan tērpu stilu speciālisti, gan loģistikas darbinieki, gan visi mūsu būvniecības nodaļas specialitāšu pārstāvji. Ja? Tad mēģinājām patiešām radīt priekšstatu par jebkuru no specialitātēm. Mēs lepojamies ar to, ka visas specialitātes ir pieprasītas darba tirgū. Tā te teica un novēl jauniešiem izvēlēties savu īsto nākotnes specialitāti un nākt mācīties. Tehnikumā gaidāma liela rekonstrukcija, kuras rezultātā gaidāmas lielas pārmaiņas. Jau 2015. gada 1. septembrī durvis vērs rekonstruētais Liepājas valsts tehnikums, kas būs otrā vai pat pirmā modernākā profesionālas izglītības iestāde ne tikai Kurzemes reģionā, bet arī visā Latvijā. Projekts tiek īstenots ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonda līdzfinansējumu un, protams, arī valsts līdzfinansējums. Pēc izmaksām mēs esam visdārgākais projekts, jo uz būvniecību, tātad uz pilnu mācību korpusu un šī kārtā vienas dienesta viesnīcas rekonstrukciju, tad tiek novirzīti turpat 12 miljoni eiro, no kuriem gandrīz 4 miljoni eiro ir tieši aprīkojumu un iekārtu modernizācijai. Tā kā 2015. gadā jaunieši, kuri izvēlēsies mācīties pie mums, tad viņiem būs šī iespēja mācīties un apgūt profesiju laboratorijās, darbnīcās, kur būs visjaunākā tehnika, atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām. Pašreiz te mācās ap 1200 audzēkņu, bet 2020. gadā to skaits jau varētu sasniegt 2000. Arī Liepājas pilsētai un nākotnes izaugsmei tehnikums ir ļoti nozīmīgs, tāpēc izveidojusies laba sadarbība gan ar pilsētas domi, gan pilsētā esošiem uzņēmumiem un uzņēmējiem. Turisms ir viena no Liepājas nākotnes prioritātēm, un te būs vajadzīgi daudzi jauni un zinoši speciālisti. Ļoti būtiski šodien Liepājā, kad notiekās šie rekonstrukcijas darbi, tad tā ir arī no vienas puses ekonomikas sildīšana būvniecības sektorā, bet pats galvenais, ka rezultātā Liepājā būs viena moderna mācību iestāde ar modernu materiālu tehnisko bāzi, ar aprīkojumu, kas būs ļoti pievilcīgas gan audzēkņiem, gan mācību spēkam, gan jebkuram, kas tur iegriezīsies. Un tas ir aicinājums no Liepājas pilsētas domas puses izvērtēt iespēju studēt Liepājā, Liepājas valsts tehnikumā, šādā sakārtotā vidē ar modernu aprīkojumu un pats galvenais ar labu perspektīvu atrast sev darba vietu vai pat savu biznesu, savu uzņēmējdarbības veidu. Kļūstiet kaut uz laiku par liepājnieku šeit mācoties, un pēc tam apsveriet, varbūt ir vēlēšanās savu nākotni saistīt tieši ar šo skaisto pilsētu Kurzemes krastā. Pēdējos 3 gados Liepājas reģionālajā slimnīcā kopumā veikti ļoti apjomīgi un nopietni rekonstrukcijas darbi. Kā teica slimnīcā, galvenais mērķis – sakārtot esošo vidi, lai ārstēšanās process un darba gala rezultāts ir veiksmīgāks. Liepājas reģionālā slimnīca ir otrā lielākā slimnīca ārpus Rīgas, aiz Daugavpils slimnīca, bet mēs esam vienīgie, kuriem ir tādas programmas kā asinsvaļu ķirurģija, kā mugurkaulu ķirurģija. Un mēs tiešām ieņemam nozīmīgu lomu veselības aprūpē tieši reģionā. Un iepriekšējā ēka bija celta 25 gadus atpakaļ, un līdz ar to viņa bija morāli un fiziski novecojusi. 2012. gadā tika nodota rekonstrukcijas pirmā kārta. Tās izmaksas bija 4,9 miljoni latu. Tajā akcents tika likts uz pacientu plūsmas sakārtošanu. Tika uzbūvēta jauna piebūve, rekonstruēta konsultatīvā poliklīnika, dienas stacionārs, operāciju bloks, uzlabotas darbinieku darba telpas un citas lietas. 2013. gadā tika pabeigta otrā kārta. Rekonstrukcijas darbi skāra veselu rindu slimnīcas nodaļu. Tika investēti līdzekļi jaunu diagnostikas iekārtu iegādēji. Visu rekonstrukcijas darbu realizācijai tika piesaistīti ERAF līdzekļi, pašas slimnīcas un, kas nav mazsvarīgi, arī pašvaldības finansiāls atbalsts. Taču ar to apjomīgie rekonstrukcijas darbi nebūtu vēl nav galā.
Pašlaik norit joprojām rekonstrukcijas 3. un 4. kārtas darbi. 3. kārtā tiks izbūvēts dzemdību bloks. Savukārt 4. kārtā izbūvēsim, varētu teikt, pusi no galvenā korpusa. Tas ir 10 stāvos, izbūvētas 10 nodaļas dažādas gan ķirurģijas, gan terapijas profilu. Šī projekta kopējās izmaksas sasniedz jau 10,2 miljonus latu. Būtiski, ka visus rekonstrukcijas darbus izdevās veikt nepārtraucot darbu, un to ar saprātu uztvēruši gan slimnīcas darbinieki, gan pacienti. Visa rezultātā ievērojami uzlabojusies vides pieejamība un ne tikai. Jo ne tikai cilvēks veido vidi, arī vide veido cilvēku un viņa attieksmi pret daudzām lietām, un tā nenoliedzami uzlabojusies, teica gan darbinieki, gan pacienti. Īstenojot rekonstrukcijas darbus, mēs centāmies ievērot ne tikai obligātās normatīva prasības, ko nosaka likums, bet arī šīs te ieteicamās vadlīnijas attiecībā uz vides pieejamību. Līdz ar to cilvēki ar īpašām vajadzībām šeit ir gaidīti, par viņiem ir domāts, gan sākot jau to, ka pats autobus piebrauc un izkāpšana no tā tālāk iekļūšana ir vienā līmenī, nav neviens slieksnis. Arī ir izbūvēts lifts priekš apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām. Ir skaņas signāli, tā kā brēlraksta zīmes ir ievietotas attiecīgās vietās. Tā kā, kopumā pārvietoties slimnīcā ir daudz ērtāk ne tikai vienkāršiem cilvēkiem, bet arī ar šitām īpašiem vajadzībām. Ar arhitektu izdomu un ar būvnieku veiktajiem darbiem ir dažādas krāsas, cenšamies maksimāli izmantot dienas gaismu, un tādējādi telpas kļūst gaišākas un krāsainākas, dzīvīgākas, kas uzlabo lomu gan pašiem darbiniekiem, gan apmeklētājiem. Tādēļ, kā es minēju, šī te vide tiek maksimāli radīta tāda, lai būtu šeit patīkami uzturēties. Vēl šogad paredzēta slimnīcas galvenā korpusa fasāžu siltināšana un logu pakešu mājiņa esošajiem logiem, kā arī teritorijas labiekārtošana, kas ietver gan apmeklētāju stāvlaukumu paplašināšanu, gan citus rekonstrukcijas darbus, kas tiks pabeigti uz rudens pusi. Pavasars kā parasti atnācis ar vērienīgu izstādi Rāmavā. Jau 20 gadu tajā veiksmīgi piedalās uzņēmums Baltika Agro, kas dibināts 1994. gada rudenī. Uzkrātā pieredze ļauj piedāvāt visu nepieciešamo pavasara gada laikam, lai gan 2 vienādu pavasaru pie mums nesot bijis, teica Egils Sviķis. Diemžēl šopavasar 80 līdz 90% ziemāju esot noslūši, un zemniekiem palīdzību nākas sniegt 13 reģionālajiem Baltika Agro konsultantiem. Ko tad tagad īsti darīt? Zemniekam ir jāpieņem tas lēmums, vai pārsēt, vai atstāt, mēģināt tur kaut ko vēl glābt. Tad mūsu cilvēki mēģina viņam palīdzēt šai grūtajā brīdī un pieņemt to lēmumu. Un reāli tā situācija tāda, ka varbūt pa ceļu braucot tas lauks izskatās, ka tur kāds zaļumiņš ir parādījies, bet uzejot uz lauka, paskoties, cik uz tā kvadrātmetra to izdzīvojušo augu, tad ir jāpieņem tas lēmums, diemžēl, kad ir jāpārsēj. Un mūsu cilvēki ir tie, varbūt vienu otru reizi, kas palīdz šo te lēmumu pieņemt vai pa labi, vai pa kreisi. Pārsēt vai tomēr mēģināt kaut ko darīt. Mūsu reģionālie cilvēki brauc ar viņiem kopā, brauc laukus un kopā konsultējoties. Gan cilvēkam ir sava pieredze, gan mūsu konsultantam ir zināšanas, varbūt kāds biezs katalogs. Ja? Un, protams, vēl ir tā maņa no augšas, ja būs vai nebūs, un tad kopā saliekam un rod risinājumu. Profesionāļi, kas strādā mūsu uzņēmumā un ir labi zinoši, arī tā ir mūsu bagātība, teica Egils Sviķis. Sabalansēts uzturs, vitamīnu un minerālu vielas, jo īpaši pavasarī vajadzīgi ne tikai cilvēkiem, bet arī dzīvniekiem, teica Andris Steinbergs, un to plašā klāstā piedāvā Saldus labība. Mūsu produktu klāsts ir ļoti plašs, gan govslopiem, gan gotiņām, gan cūkām, gan putniem, gan cāļiem maziem, gan jaunputniem, gan dējēju vistām. Arī strausiem mēs ražojam barības. Ražojam barības trušiem, vairāk veida, gan šinšilām. Šad un tad mums prasa arī, lai mēs saražojam barības gliemežiem. Šis uzņēmums ražo barību arī nelielās partijās, un tieši to, kas nepieciešams zemniekiem. Tiek sniegtas arī bezmaksas konsultācijas, un produkcija šobrīd nopērkam 7 veikalos Kurzemē un arī Gulbenē. Kā parasti Baltika Agro piedāvā visplašāko klāstu minerālu mēslu, kas noderēs gan balkonu puķu audzētājiem, gan mazdārziņā un jebkurās lauku platībās. Iegādājams arī visdažādāko zālienu sēklas, un šis tas jauns.
mums šogad ir jauni produkti. Tās ir aminoskābes, tātad, kuras darbojas gan caur augu lapu viesmu, gan caur augsni. Tā tad aktivizē šos mikrobioloģiskos procesus pašā augā, aktivizē augsnes mikroorganismus, un tātad pašam šim augam, kā teikt, stimulē visu šo iekšējās rezerves veiksmīgākai atveseļošanai. Un plus, ceļš produktā rūters, ja, tātad ir šis gan slāpeklis, fosfors, kālijs un mikroelementi, tātad arī jau no nosaukuma rūt, ja, tātad saknes, lai veicinātu šo veģetācijas atsākšanu, veicinātu sakņu sistēmu ataugšanu, ja, tātad šo produktu liekam klāt pirmajos smidzinājumos, papildu mēslojumos. Un otrs jaunums ir tīrās aminoskābes, kā stresa noņēmējs, strādājot ar herbicīdiem. Tātad zinām, ka ir ļoti daudz herbicīdu, kas streso augus, un tad ir šīs pāris dienas, kad augus domā atžirgt vai neatžirgt kopā ar nezālēm. Ja? Bet tātad ir šīs aminoskābes, kuras noņem stresu un nav vairs jārēķinās ar šīm mīnusdienām. Tātad, ja jums nepieciešams labs profesionāļu padoms šajā pavasarī, Baltika Agro konsultanta koordināts un viss pārējais ir atrodams Baltika Agro interneta mājaslapā.